Situāciju spilgti raksturo stāsts par kādu alkoholiķu Jāni, kurš Austrumu slimnīcas toksikoloģijas nodaļā nonāk vidēji reizi mēnesī, pēc pamatīgas iedzeršanas kopā ar draugiem. Parasti vīrietis ir ne tikai saindējies ar alkoholu, bet arī sasitis galvu, kas ārstēšanās izdevums vēl vairāk sadārdzina. Protams, ka Jānis slimnīcu pamet, par saņemtajiem pakalpojumiem tā arī nesamaksājas. Pacientu parādu summas iespaidīgas ir visās Latvijas slimnīcās, taču vislielākā Austrumu slimnīcā, kur 26 000 cilvēku 3 gadu laikā palikuši parādā 1 miljonu un 150 000 latu. Turklāt parāda summa katru dienu par 1000 palielinās. Tās attiecības patiešām bieži vien ir ar cilvēkiem, kas varbūt arī īsti veseli nav kļuvuši. Viņi turpina slimot un reizēm atgriežas, mums viņi atkal ir jāārstē. Ļoti bieži tas notiek toksikoloģijas nodaļā, kur ir intoksikācijas no narkotiskām vielām, ar alkoholu un tā tālāk. Šeit runa par kaut kādu rēķinu apmaksu ir ļoti apšaubām. Slimnīcās veidojas teju apburtais loks. Nesniegt palīdzību sirdzējiem neļauj likums, savukārt nesaņemot finansējumu slimnīca ilgstoši strādāt nespēs. Ja valsts nemaksā, pacients arī nemaksā, neviens nemaksā, tad pakalpojums ar laiku it kā jāpārtrauc, bet neatliek no palīdzību nesniegt likums neļauj. Tā kā loks atkal noslēdz pie slimnīcas uzņemšanas. Cilvēki izdomāja, kā aizmukt no slimnīcas nesamaksājušiem, robežu nav. Nespēja pat traucēt reizēm pašiem darbiniekiem ne īsti izprotamie Austrumu slimnīcas gaiteņu labirinti. Viena diena slimnīcā pacientam izmaksā 9 latus un 50 santīmus. Papildus jāmaksā arī par dažādiem izmeklējumiem. Austrumu slimnīca ar parādu piedzinējiem vairs nesadarbojas. To darba stils bijis pārāk skarbs un arī rezultāti nepārāk labi. Tagad vairāk slimnīcas darbinieki paši katru dienu nodarbojas ar vēstuļu rakstīšanu un zvanīšanu parādniekiem. Atgūt izdodas aptuveni 20% no parāda apjoma. Ievietotam citā slimnīcā nemaksājošam pacientam jārēķinās, ka beigās nāksies maksāt arī pašiem parādu piedzinējiem, tādēļ jau tā nesamaksājumā parāda summa var pieaugt pat par trešdaļu. Šobrīd parādu piedzinēja darbību nekas neregulē, bet es teiktu drīzāk otrādi. Īstenībā viņš nevar uzlikt neko. Un, ja viņam vajadzētu vērsties tiesā un prasīt šos izdevumus, es pieņemu, ka viņi diez vai tos varētu pamatot. Tas, kas tiek darīts šobrīd, tiek izstrādāts likumprojekts, un viņš atrodas Saeimā. Parāda atgūšanas likumprojekts, kurā ir paredzēts legalizēt to, ka viņi drīkst ņemt maksu, kas, manuprāt, ir pareizi. Un arī attiecīgi nosaka normas, kā ir jāuzvedās tiem parādu piedzinējiem. Izvēle, kā mēģināt no parādniekiem naudu dabūt, šobrīd atstāta paša slimnīcu ziņā. Turklāt parādā nav tikai pacienti. Austrumu slimnīcai par sniegtajiem pakalpojumiem, papildus pacientu nesamaksātajiem miljonam latu. Citi līgumsaistību nepildītāji parādā ir vairāk nekā 6 miljonus. Tā kā lauvas tiesu no parāda atgūt domājums nekad neizdosies, slimnīcas vadība var tikai pasapņot, kā šo naudu varētu izlietot. Ko mēs darītu, ja samaksātu? Protams, tad mums būtu iespējas amortizēt savus iekārtas, atjaunot medicīniskās tehnoloģijas, daudz labāk izremontēt un iekārtot ne tikai iekšpus, bet ārpus. Mums būtu iespējas atalgot personālu, mums būtu iespējas pacientiem sniegt šo palīdzību, un viņiem nebūtu par to varbūt pat jāmaksā. Ieva Brānta, Ilmārs Roķis, Tautas balss.